Nu, tagad var redzēt mani, kā es traktēju. Jā, tāds lauru vainags apkārt, jā. Palīdz pret knaušiem, jā, vai kā pārējā Latvijā saka, odiem, pret mušām, tās lauru lapas un ērcēm. Modu, protams. Tas man dēls uztaisīs. Ir to animāciju. Jā, nu, ja kādam ir interesi par to, tad vajag uz to e-pastu rakstīt. Jā, viņš kvalitatīvi taisa, bet tas nebija domājis, ka tik darbietilpīgi, jā. Šeit to visu salipināt. Nu, tāda specifika, jā. Varat kvalitāti izvērtēt, ja paspēja pa 3 sekundēm. Vairāk nav vajadzīgs, jā, ievadam. Nu ko? Tad sveiki visiem, kā vienmēr. Jā, es atnācu tāds mužas parks, jā, bet nomal. Un karš bijis un kaut kādas te alumīnija paliekas jau saraka. Krakšķi, koks. Tas osis laikam. Viņiem tā sakņas pūve, jā, viņi redzams, ka tā sakņa nokļūs. Vējš paliels, jā, blakus kaut kāds lauķels ir, kur var pastaigāt diezgan patukši viņš ir. Domāju, ieiešu iekšā, varbūt kaut kas ķerās, jā, nu. Es tiem alumīniem skatos monēti ir, nezinu, man liekas, ka cinks. Vācu cinks, 10 feniņi, ka tik nav. Nu, visdrīzāk, jā, katrā ziņā. Nu, es saku, ka šeit, kā jau pie visām muižalēm, desmitnieks, jā. Kara laikā vācieši arī tusēja. Tā muiža ir nograuta kara laikā. Pat muiža tāda čupa un tad diži. Nu, mēģināšu te zem lieliem kokiem varbūt kaut kas ir. Te ir kāds sēdējis, apcerējis kaut ko, jā. 10 feniņi ir pirmie. Mēģināsim vēl kaut ko atrast. Nu ko, tev līdz nākošam signālam. Nu, smuka vieta. Tikai te nav. Nekas dīži. Pāris korķi. Nu, tā arī mala pati. Tur, ka tās ēkas, tur baigi aizaudzes. Tur šajienai barons nav aizsteigājis. Viens tur tāds jocīgs bija koks, nenofilmē. Viņš tā kā bērs, tikai tas stumbrs pilnīgi citādāks. Čīks ir tie koķeļi vējš paliels. Visu laiku jāstās uz augšu. Dabū pat ķobi beigās. Nu ko? Tā nobildēja. Agrāk bijusi skaista sakopta vieta. Tagad tikai skaista. Nu, domāju, kā tais alumīnija štruns. Sāk skatīties. Nezinu, cik tā kamera rāda. Kaut kāda puķīta, vēl kaut kas. Būšu sudraba gabalu, man liekas, kā atrats. Viss tās sudrabs. Kaut kāds rotājumus bijis. Šitā spīd sudrabs. Es viņus blīvumu pārbaudīšu, bet īstenībā var redzēt gadu. 1,8. Tas ir kaut kāda zīme bijusi. 1802 pusi pazudusi. Nozīme. Un tas 100 punktus ir sudrabs. Vējš tāds nezinu, kā te ierunāsies. Kaut kas tāds labs, bet pusīti. Varbūt propa tā tapīs. Nu, labi, es viņu mazliet patīrīšu, kaut kas būs. Tad, nu, ja ne, tad ir mājas papētīšu. No tās puses sev varbūt var atrast, kas tāds bijis. SR. Kaut kāda nozīme. Piemiņas visdrīzāk 1,8. Man liekas, ka būs laba monēta. Skanēja lieliski. Nu, 1767. gadā. 12. daļa no Daudera. Nu, malains te ir mazliet paēsts. Kaut
kāds prūsis būs. Reks Friedrichs Borussia. Reks, nu, prūšu 12. daļa. Nu, kā man nospīdēja. 2 signāli pēc kārtas, abi no sudraba. Nu, vēl viena monēta varētu būt santīms pēc tās skaņas. Nu, tā arī ir. Gādu nevar saskatīt. Tā ar skanēja. Pēc kādu laiku jau diezgan var trāpīt, vai gan var arī netrāpīt pēc tā signāla. Domāju, kaut kāds struns atkal. Nē, tas uzpirkstens tāds maziņš. Cik viņš vecs nevar pateikt, nu tad netā rādās kartē kaut kāda mājiņa bijusi. Nu, uzpirkstens rāda, ka es pareizā ceļu. Nu, vēl fons nav, es te pa ceļu mālēju. Tā lai mazums kāds pietupstās te ceļu malā. Izkrīt kā peika. Un es atrodu. Nu, tik sīks. Nu, labs atradums. Domāju, ka viņš no bronzes, viņš tā skanēja knapi absolūti. Nu, it kā likās, ka te nekā nav. Šitā ir veca sākta. Adata nolūzusi. Tas lauks ir vecs, viņš nav diži bagāts ar atradumiem. Te bija veciem laikiem, te tāds māls, neko nevarēja sastrādāt. Nu, tātad veca māja kaut kur tūmā ir. Nav jābūt tādai šķībai, te ir traktors iemaucis. Sirdsveidi sākt saucēt. Signāls mežonīgs. Man jau likās, ka viņš nav kaut kas tāds vienkārši kaut kas, viņam tas tā forma jocīga. Grūti spriest, kam domāts. Kaut kādi spārni bijuši. Nezinu. Te pietrūkst. Tas rotāns kaut kāds dūris vai, nezinu, piškam caurums te pa vidu. Skanēja briesmīgi. Nu, es vienkārši eju no viena lauka malas uz otru, uzgāju virsū viņa. Nu, labi. Varbūt programma kaut ko pateiks priekšā. Nezinu, no mehānisma kaut kas. Šitas signāls. Jumtu plēs nost. Te vācieši stāvējuši. Blakus bija vāc. Karabīns tās čauls. Kaut kas jaudīgāks bijis. Labi, ka mugursomu līdzi. Jāmēģina izdauzīt zemi. Nu, viņš sver kaut kādu pāris kilogramu tagad. Neizdauz, tad nesa zemi. Nu, te nekā nav. Te vienkārši augšā tāds kalnās, aiz tā kalna, tad arī slēpušies kara laikā. Kamera rādīs nēve. Tur vēl viena tāda pat čaula. Šitās visdrīzāk tomēr Krievi ir apsījos kartē. Spied vācieši, kur tagad kamera rādas turieni. Sliepais virziens sanāk. Sāk lietas smīlēt. Jācer, ka viņš apstāsies, ja nē, te jāmet miers. Nu, šito es izdrakšu. Piecīts tur stabilu mētājās zemē. Tad jau ir lepns kadrs, kad piškam tāda detektora staigāt. Tas ir vāks. Šitajos mālos rakt. Man liekas, ka vesā. Tad jau manta. Jā. Tā nepavēl trakņājies. Šito jau lūžņos nevajag nodot.
Cik te ir? Sprīdis 15, 30, 45, 60 centimetri. Viņš viņu paņēma arī pusmetrā viņš paņēma viņu. Laiks sabojājās. Nu labi. Parasti mazāks atrada. Šeit ir riktīgs. Es kas viņam tur uz tās pakaļas kaut ko var salasīt. Nu, pēc tam nomazgāšu. Kā vai nesabojājot zemi dabūna ārā vēl jādomā. Nu, labi. Jāstiep līdz ceļam te gabals tāds. Es domāju, ja vēl viņam būs tā loda galā, tā būs vāks, tāpēc, ka tur ne tā loda atrada. To jau toši nedarbosies. No. Devus 2 rullē. Kas saprast. Tas dziļums. Šeit 15, 30, pusmetrs. Kaut kā lietas paliek aizvien lielāks. Tas bonus laikam. Ja vēl būs tāds signāls, vēl izrakšu. Drēbes izžūs, nav jau augsts. Nav patīkami. Beidra aizrakt. Sveiciens tiem pautiem. Jā, citu man vārdu nav viņiem. Kam nav spēka. 5 minūtes aptuveni. Nu, raka ārā gan es ilgu. Tāds māls. Jā, vajag cienīt. Mazliet. Es pat nezinu, kā to nodefinēt, jā. Nu, tā darba kultūra, jā, vai hobija kultūra, ja precīzāk, jā, vajag to darīt. Nav nekas nepaliek labāk. Tad, kad atgriezies bērnībā, jā, pakaļ paliek slapi, tad kaivs rakt lēnu gari iet mazumā. Jā. Apstīsimies, kas tas pa sudraba blenduku tur. Tāda daļa, gan jau var atrast. Monēta. Šeit ir riktīgi liels. Man liekas, tas, ko es tur blakus izraku, tam ir mazāks tas kalibrs. Nezinu, tur jau bija pāris tie gali. Es domāju, ka tur jau ir tās čaulas. Bet, nu, tagad es zem jumtiņa te stāv, jā, tur kāģikam paceļ viņu uz augšu. Bet, nu, pretīgs laiks. Labi. Nomērījis 63 centimetri augstums. Čaulē. Nezinu, ko tu var redzēt. Kas ir šite? Tur sākums tur ir 11. Vēl teikt, ka tā loda ir 9, nē, pat 8. Nav rupi sakot 9 centimetri. Kā to kalibru rēķinā, jāsāk domāt, nevar atcerēties. Izstās iespaidīgi. Man tāda aizdoma, ka tāda viņam tā oriģinālā krāsa tāda sarkana. Tā, ka viņas nopulē, tad viņi tādā zelta krāsā ir. Es redzēju. Vai viņas vispār krāsā? Es domāju, ka nē, ka tas māls iedēls viņam. Nav jēgas krāsot vienreizēju materiālu. Tā. Kaut kā. Nezinu, labi kaudzes zemes izskalē ar ūdeni ārā. Pirmo reizi šādu gabarīti es atrodu tik lielu. Domāju, ka sen jau nolasīts, bet izrādās tādos caurumos vēl nekurienē ir viņas tās čaulas. Labi,
Tagad gan tiekamies pie gaismas. Kā es saku, pie galda tiekamies. Jātiek skaidrībā precīzi par to 12 daļu no Daudera un par to, nezinu, nozīmi vai viņa jostais sprādze bijusi nevar saprast, bet, 19. gadsimta tas skaidrs. Nu ko? Dažādas priekšmets uzlicis tos interesantākos, ja? Šito es speciāli ieslēdzu to mākslīgu apgaismojumu, ja? To es atradu, jo man viņš likās interesants, man viņš likās tā, ka būtu apstrādāts, ja? Varētu būt kaut kāds tur sentēvu darbarīgs, ja? Principā pēc formas viņš arī var būt, ja? Bet, kā es vienmēr te arī nesen teicu, ja? Kanāls ir izklaidējošs, ja? Un vēstures artefaktu, ja? Apskatoši. Redziet, man te ir aparāts, paņēsim vienu iedaļu nost, ja? Es jau viņu, ko tad rādīs, nerādīs, ja? Tās zaļās svītriņas. Viņš ir gatavs darbam, ja, tas cietības aparāts, ko es pārbaudu, vai stikls vai dārgakmens. Ja, diezgan viņš ir salīdzinoši pret cenu, ja, jēdzīgs, ja, un viņš arī dod rezultātu. Ja, un tad sāksim varbūt ar to jokaino akmeni. Ja, kas tad uz galda mums ir? Ja, šis ir krams, ja, no kā taisīja sentēvu visādas, ja, ieročus un darba rīkus. Ja, tā ir viduslaiku pogi, ja, kur ir rūdīts stikls. Ja. Pārbaudīsim cietību. Ja, viss, kas virs zaļā, ja, tas jau ir ciets. Ja, tā cietības skāla ir stikls. Jā, pieliek. Jā. Neko. Ko viņš tam sablēņoja. Ne tā piespien. Rāda, kamera nerāda. Man ir struntīgi, tāpēc, ka es ar vienu roku bakstos. Viņš nedarbojās, jā, uz stiklu, jā, viņš ir stikls, jā, uz krānu pieliekam. Jā, viens zeltenais jau iedegās, jā, tātad krams ir ciets. Uz šito brīnumu. Jā. Viņš rāda, ka tas ir dārgakmens. Viņš šitā rāda uz dimantu. Atkal uz stiklā. Noņemsim jūtību mazliet uz trim. Viņš uz robežas ir. Nekas. Uz krāmu. Nekas. Vēl mazliet. Nē, spied, cik grib, viņš neko nerāda. Uz šito. Šitās dimants rāda. Viņš ir riktīgi ciets. Te kur uztrāp viņam, jā? Un kas man viņā pārsteidz, jā, mēģinās sagriezt otru pusi. Ja? Materiāls ir riktīgi ciets. Ko es biju lasījis? Es biju lasījis, ka dimants viņš neuzsilst. Ja? Viņš ir
nu, vēs, ja, teiksim, ar ko var atšķirt stikli, ja, stiklu tu tur, ja, un viņš paņem to siltumu, ja, bet dimants nē, ja. Šito es turu, cik es gribu, ja, es viņu nevaru uzsildīt. Nu, par dimanta atradnēm Latvijā kaut kādas rakstus es lasīju, ja, kaut kādas lasīju, ka, nu, teorētiski iespējams, ja, praktiski tur kaut kādas piltūs, nu, var samuldēt kaut ko, tajā nav mans. Bet, kad, nu, teorētiski vajadzētu būt Latvijā. Nu, ticība, ka šis ir neapstrādāts dimants, man ir maza, ja, bet ir tāds materiāls, kas saucās fenakīts, ja, berijūjas silikāts viņš ir. Berijūjas silikāts, viņš ir arī skaitās pusdārgakmens. Nu, es skatījos, vai berijūjas silikāts Latvijā atrast arī nav. Ja. Bet viņi atrod Krievijā, Urālos un Kazahstānā. Ja. Es pielikšu attēlu izsolē. Ja. Un tā, ka es skatos to, ko no Kazahstānas piedāvā, man jāsmējās, man šitas te, kas metājās tur uz lauka. Nu, viņš ir stipri līdzīgs, ja. Un cietība viņam ir nopietna, ja. Viņam ir kaut kāds tur 6 vai 7, ja, jo tā skala jau viņa rāda to cietību. To, ko jūs redzat granītā, ja, iekšā ir līdzīgs tas akmentiņš. Tas saucās piena kvarts, ja. Viņš ir visur sastopams, ja. Bet viņš ir gaišs, ja? Viņš nav šitāds. Es kaut kādu atradu pieaugšu attēlu no Bulgārijas kalniem, kaut kur tur ir dabūts. Ja? Nu, viņš ir līdzīgs, bet nav tāds. Šitas drīzāk izstāsta pēc fenakīta. Ja? Un tā kā viņš ir berijūjas silikāts, viņš ir ciets. Un kā viņš tāds rodās, ja? Viņi ir ieslēgumi. Ja? Viņi ir ieslēgumi citos akmeņos, bet pārējie akmeņi ātrāk nodrūp. Ja? Viņi tik tiešām, nu kā, viņi paņem apkārtējā vīdi. Ja? Šis ir tik ciets, viņi nekas neņem. Un teiks, ka sāk pētīt, ja te var redzēt, ja? Teiksim, kaut kur, nezinu, te ir kaut kāds uzsitums bijis. Ja? Viņš ir riktīgi mocīts savā laikā. Ja, no. Tāpēc jau pārdomā. Jā, atkal ieslēgšu aparātu. Pāriesim tad pagaidām, lai stāv noscītais minerāls malā, ja, kam ir gandrīz dimanta cietība, ja, kā pusdārgakmenē. Skatīsimies pārējo, ja, kas ir 12. dārga. No Daudera ar burtu B. B tas ir, ka ir izgatavots Breslava. Agrāk Vācijas teritorija, tagad ir Polija, tur Vroclava. Ja, no. Šitas ir Friedrichs Lielais. Principā viens no Vācu valsts pamatdibinātājiem, ja, Prūsijas karalis. Tad vēl Vācija kā apvienot valsts nebija, ja, bet viņš bija tas, kas uztaisīja to Prūšu armiju, ja, un ievies visas tās tradīcijas, kas pēc tam kļuva par pamatu Vācijai. Nu, vērtība šitādām var teikt, ka tur 10 eiro, tad jau esmu uzapaļojis, ja. Nu, es atradu līdzīgs. Kādu, man liekas, 18 pielikšu attēlu. Nu, nav vērtīgs, ja. Kā vēsturiskā vērtība ir, ja, tālāk nekas. Šis bija man interesantāks daudz, ja, tas ir augstvērtīgs sudrabs, ja es viņu mēģināju palocīt. Un viņš ir, nu, izturīgs, ja, es domāju, tur ir kaut kāda 800 provu vai varbūt tur, nu, 875, ja. Un kas šeit ir redzams, ja jūs skatīsieties, šeit ir caurvērts kaut kas, ja. Te varēja izvērt tikai
ādai viņš ir pa mazu. Te varēja materiāli, te varēja tādu zīda lenti izvilkt. Un te es sāku skatīties, jā. Teiksim, tas gadsimts 187, jā. Man šeit sieva palīdzēja, jā, jo mums jau viss ceļiem, jā, tur. Vai alus korķis, jā, vai lielgabalu tur kaut kāds tur jāzina. Mums tās galvas citādāk, jā. Viņi saka, apsties, ko sievietes nesā, jā. Un te es atradu sievukšu attēlu, jā, tur ir redzams. Tas ir labā pusē pie atloka, jā, nesāja tādas, skaistumlietas, jā, vai tur bija puķi, vai tur kas, jā. Šeit visdrīzāk tas ir saistīts ar kaut kādu vai viņa piemiņas zīmi, jā. Kā R visdrīzāk varētu būt Reks, jā, karalis. Kārlis kāds varbūt. Šeit pa vidu varēja būt tās vai nacionālās krāsas, jā, valsts, vai kaut kāds ģerbonīts, jo šitā ir daļa, kas tur, jā, kā apgriež viņu otrādi, jā, viņš ir mazliet ieliekts, jā. Tas jau neizkrīt ārā, jā, tas, kas te izvērts cauri ir, jā, tagad var redzēt, jā, pret gaismu, jā, ka tur spīd gaismu cauri, te ir lents, tad šito te plāksnīt, un te ir bijusi lente uz vienu pusi, uz otru pusi, jā. Tā ir tik tiešām bijusi nozīme. Es viņu neatradu, jā, te pietrūkst CR, un tad vēl kaut kam jābūt, jā, jo viņš ir tik ciets, viņš ir ar gaļu izrauts, jā. Tur kāds ir vai aizķēries šās tās drēbes, vai vienkārši izdemolēts. Jā, ja kādam izdodās atrast kaut ko līdzīgu, jā, man tur, cik man te kaut kādu vienu rītu es paņēmos un neatradu. Tad, kā saka, dodiet gaismu, jā. Lieta interesanti, jā, viņi tiešām viņi pietrūkst audums, jā, un šī vieta, ja būtu viss redzams, jā, tad es viņu atšifrētu. Jā, tas ir tāds, šo ir tik tiešām, jā, mūžs īpašnieks vai viņa līmeņa, jā, cilvēks pazaudējis, iespējams, ka sieviete, jā, jo viņš vairāk izstās pēc tāda, ko varētu nesāt tur pie tā atloka. Ko? Aparāts atkal uzsils. Uzgriezīsim viņam tās svītras. Prasās, ka viņam ir 4 vajadzīgas. Tad viņš ir jūtīgāks, parāda labāk. Ko uz stikla parāda? Neko. Uz krāma 1 svītra. Šitas 3. Viņš pusdārgakmens, jā. 4 pat, jā. Šitā dimants skan. Jā, es jums saku uzreiz, šitā skan dimants. Ir viela pārdomām, jā, kā tie, kas man pazīst labāk, saka, tu vicīt. Jā. Te brīnums izsāds, te ņemieza. Šitā izstās arī neapstrādāts dimants. Es stādos priekšā, ja viņš neapstrādāts dimants, tad jau es te baigā zirgā, ja jau apsēdzu un nolīgtu. Tam es neticu, jā. Bet es ticu, ka viņš varētu būt tas fenakīts, jā. Un tas fenakīts ir tāds klucis, tas arī maksā kosmos, jā, kaut kāds. Mēģināšu bildi pielikt, jā. Kaut kur es atradu. Kvarts tā neskan. Kvarts neskan. Domājiet, ko gribiet. Labi. Tas tā pārdomām, jā, un tad ko? Rakstiet komentārus, jā. Un tev iznākošajai reizei.